mēs esam pie mola. Man arī savu molas, jā, ienakas. Un līdās mēs aiziesim palūrēt, kā izskatās tur tālumā, kur viļņi gāžās pāri. It kā vēta, nu tad maucam. Tātad mēs esam nonākuši pie paša mola. Es nezinu, vai jūs to varat dzirdēt. Baigais vējš. Nevar redzēt tuvākie viļņi, kā izskatās. Liekas tās tā kā sīgums. Bijām domājuši uzkāpt tur uz mola. Tālāk. Viss mols principā ir. Vai jūs redzat? Ar gintu mēs mēģināsim uzrāpties tur. Varbūt, ka bez ginta, gints ir operāts. Jo fotoaparāts tomēr ir fotoaparāts, jā. Nu, mēs pastīsimies, kas tas sanāk. Reku jau cilvēki iet. Pilnīgā dirstā! Pilnīgā! Līdz širam te saliņai. Ik pa brīdim vats virsū. Un tas ne. Apmēram šitā. Principā ir jātinās prom no šejienes. Kājas ir slapjas. Un visa seja arī. Un nāk. Reku nāku lielai! Līdz ceļiem ūdens! Pēdējais kadrs! Laiks nīties projām! Tā bija tiešā reportāža no Rīgas mola uz mola. Čau! Tad mēs esam nonākuši līdz mašīnai. Brauksim mājās bez biksēm. Principā es jau varētu sākt izģērbties, jo mētēls ir slapšs un bikses ar principā līdz dibenam ir slapjas. Ūdens ledens, peldēties vēl nav iesakāms. Bet, nu, ja kāds vēl grib paspēt šodien, ja es šodien to ielikšu internetā, tad, principā, var likt. Bet tā, bez biksēm, tikai apenēs, bez tupelēm, uz mājām, siltā vannā vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, mēs braucam mājās. Visā savā dailē. Ja policija apturēs, tad operatoram bikses līdz ceļiem lejā. Man vispār vēl bez biksēm. Apenes ar spermatozoīdiņiem, zīmētiem gan. Pagad, kur mums tagad ir kreisi, jā. Mašīna vēl nav iesilusi, tā kā nevar saprast, kad tās kājas galvenā. Kurš tagad dabūs ātrāk to slimot? Man nav bikses, Gintam ir slapjas bikses. Kurš ātrāk saslims? Tas arī bija tas eksperiments visdrīzāk. Nevar saprast, mēteli ņemt vai neņemt līdzi. Skrien ātri, Tur.